Ja jūs nezināt, kas ir stoicisms, neuztraucieties, arī man nebija nejausmas. Daudz izmantojot internetu tīklus, konstatēja, ka neraugoties uz pašpalīdzības grāmatu pārpilnību, atbild uz jautājumu, kā sasniegt laimi, senie grieķi sasniedz jau pirms vairāk nekā 2000 gadiem, izmantojot eidemonijas jēdzienu. Ironija ir tā, ka daudzas mūsdienu pašpalīdzības prakses ir balstītas uz stoiķu principiem, kas pārveidot, lai atbilstu mūsdienu pasaulē. Iespējams, jūs neapzināti praktizējat stoicismu, piemēram, rakstot dienas grāmatu, meditējot vai praktizējot pašapvaldību. Kognitīvā uzvedības terapija, jeb KIT, ko mūsdienās izmanto daži psihiatri, sakņojas stoiķu idejās. Tomēr stoicisms ir vairāk nekā tikai terapeitiska pieeja. Tas ir arī dzīvesveids. Lai izprastu stoicismu, mums arī jāiepazīstās ar tā pirmsākumiem. Vārds stoicisms cēlies no latīņu valodas vārda stoa, kas nozīmē apgleznots lievenis. Šajā lievenī notika pirmās stoicisma mācības, un tām pamatā ir sengrieķu filozofija, kas tieši izriet no cinisma. Epiktēts, no kura nav palicis neviens rakstisks ieraksts par viņa praksi, ir viens no slavenākiem stoiķiem, kurš uzsvēra, ka tikums ir vienīgais labums. Par laimi mums viņam bija viens nozīmīgs fans – tā laika Romas imperators Marks Aurēlijs. Atšķirībā no cinisma, stoicisms atzīst, ka dažas lietas, piemēram, nauda, nav pēc būtības labas vai sliktas, tomēr to vērtība ir atkarīga no tā, kā tās tiek izmantotas. Marks Aurēlijs, Romas imperators un stoiķis savā slavenajā darbā meditācijas bieži citāja Epiktētu. Stoicisma būtība, kā to aprakstīs Epiktēts, ir vienkārša. Koncentrējies uz to, ko vari kontrolēt un mierīgi pieņem to, kas ir ārpus tavas kontrolas. Lai to ilustrētu, aplūkojiet stāstu par Ksenofontu, kurš uzzinājis par savu bērnu nāvi, mierīgi atbildēja: es zināju, ka mans dēls ir mirstīgs. Šis stoiskais domāšanas veids nozīmē necīnīties pret dabu un koncentrēties uz savu tikumu. Marks Aurēlijs, saskroties ar hroniskām sāpēm un politiskiem izaicinājumiem, praktizēja paškontroli ikdienas meditējot. Kad Marks atklāja, ka viņa tuvs draugs viņu nodevis, viņš nereaģēja ar dusmām. Tā vietā viņš rīkojās racionāli, nodrošinot impērijas stabilitāti, nerodot paniku. Tas ilustrē stoiķu principu kontrolēt savas reakcijas un emocijas. Viens no spēcīgiem stoicisma aspektiem ir memento mori, nāves atcerēšanās. Marks savās meditācijās uzsvēra, cik svarīgi ir dzīvot labu dzīvi, balstoties uz tikumiem, neatkarīgi no dievu esamības vai dabas. Pasaulē, kurā zinātne nepazīst robežas, stoicisms joprojām ir mūžīga filozofija, kas piedāvā veidu, kā arī tikumu, panes sāpes un ciešanas. Dzīvojot pilnvērtīgu dzīvi, praktizējot memento mori, stoicisms piedāvā ceļu, kā stāties pretī nāvei ar pieņemšanu, nevis ar bailēm vai dusmām. Tāpēc pasaulē, kas pilna nebeidzami jautājumu, stoicisms ar savu seno gudrību piedāvā dziļu atbildi. Koncentrēties uz tikumu, dzīvojiet labu dzīvi un saskaroties ar nenovēršamo mirstību, pieņemiet katru mirkli.